Esi sveicināts, mans mīļais skatītāji, jaunajā dzīvītes sezonā, kura solās būt ļoti krāšņa un sievišķīga. Šodien mūsu sarunas tēma būs sievietes intīmā veselība. Karolīna, varbūt pastāsti, kā tu nonāci sarunā ar saviem pacientiem līdz mikroflorai, līdz maksas mikroflorai? Nav jau tā, ka pacienti atnāk un saka, doktor, es ļoti vēlētos kaut ko uzzināt par savu maksas mikrofloru. Pārsvarā jau, diemžēl, tas ir no tās negatīvās prizmas. Tā, ka pacients atnāk un stāsta, man ir šāda vai tāda veida sūdzības. Īstenībā tas sūdzību spektrs saistībā ar maksas mikrofloras izmaiņām var būt diezgan plašs. Un tad pamazām runājot par to, kādas tad ir šīs patoloģiskās, netik vēlamās izmaiņas maksas mikroflorā, mēs nonākam arī līdz tam, kā tad šo maksas mikrofloru uzlabot un kādai tad būtu jābūt normai. Karolīna, kuras ir tās situācijas, kad maksas mikroflora tiek izjaukta un sieviete nāk ar sūdzībām? Jā, un tas situāciju spektrs arī var būt diezgan plašs. Tas, kas pirmais ienāk prātā, kas visbiežāk ir tieši dēļ mūsu ārstu, tā es lieku pēdiņās vainas, tā ir antibiotiku lietošana. Antibiotikas līdz ar tiem sliktajiem mikrobiem, ko tās iznīcina arī labās lietas, piemēram, zarnu mikrofloru un arī maksas mikrofloru. Un tāpēc pēc antibiotiku lietošanas es tiešām ieteiktu negaidīt, kad un vai sāksies kādas sūdzībiņas, bet uzreiz jau uzsākt šīs profilaktisko maksas probiotiku lietošanu. Dažkārt tas notiek ne tik daudz ārēji faktori, bet mūsu izmaiņu rezultātā mēs visas novecojam, mums mēdz būt grūtniecības, mēdz būt krūts barošanas, mēdz būt menopauze. Tas arī var izraisīt maksas mikrofloras pārmaiņas, jo maksas mikroflora ir ļoti atkarīga no tā, kas notiek ar sievietes hormoniem. Jo tieši sievietes hormoni ir tie, kas nodrošina labajai maksas mikroflorai, tai, ko veido maksas pienskābās baktērijas, atbilstošu vidi. Un tātad, ja notiek šo hormonu svārstības, atbilstoši tam svārstās arī maksas mikroflora un var rasties dažādas izmaiņas. Un te mēs kā zīmols Live Love Your Life piestrādājām īpaši. Mēs esam radījuši jaunu produktu, kas ir Live Biotic Intim, kas ir radīts īpaši šīm situācijām, kā tu minēji, lai sāktu darboties profilaktiski. Katra kapsula satur 12 miljardus unikālo baktēriju cēlumu, Lactobacillus acidophilus un Lacticacibacillus rhamnosus baktērijas. Un šīs kapsulas, kas ir viegli norijamas, uzņemamas iekšķīgi, ir vajadzīga viena kapsuliņa dienā. Gan sievietēm, gan meitenēm no 12 gadu vecuma. Es teiktu, ka šī intīmā mikroflora un papildus tās uzņemšana ir arī viens no terapijas stūrakmeņiem pie dažādām saslimšanām, kas saistīts ar maksas mikrofloras izmaiņām. Piemēram, maksas sēnīti. Mēs izņemam ārā šo maksas sēnīti ar pretsēnīšu līdzekļiem, un tad ir nepieciešams loģiski ielikt kaut ko vietā. Lūk, tāpēc arī kā daļa no terapijas, ne tikai profilaktiski. Jā, un veidojot šo produktu, mums tas bija ļoti svarīgi, lai mēs varētu runāt ne tikai par profilaksi, bet tiešām par efektīvu iedarbību pie dažādām problēmām. Mēs izveidojām produktu, kas sastāv no šīm īpašajām baktērijām, kas ir vienīgās šobrīd vispētītākās pie bakteriālās vaginozes, pie kandidozes, tas, kas jau ir nopietnas saslimšanas, kur bez šī produkta neiztikt. Tas, kā jau es teicu, tas ir viens no tādiem stūrakmeņiem, jo izņemt sliktās baktērijas, kā mēs to pacientiem stāstam ar dažādiem antibakteriāliem līdzekļiem, tas ir labi, bet ir nepieciešams papildinājums. Jo galā maksas mikroflora māte daba mums ir radījusi ar šo galveno aizsardzības funkciju, lai aizsargātu tālākos, dziļākos sievietes intīmos orgānus, lai tur nevarētu iekļūt infekcija. Maksas mikroflora ir kā tāda barjera priekšā, diezgan tāda svarīga barjera. Runājot par aizsardzību, man noteikti gribas pieminēt arī to, ka šie baktēriju cēlumi, kas ir vienā kapsuliņā iekšā, ir aizsargāti. Ir aizsargāti ar īpašu patentēto dierkapas kapsulas apvalku, kas ir augu izcelsmes. Līdz ar to sievietes, kas ir veģetārietes, kas ir vegānas, ir ļoti, ļoti piemēroti. Un šī īpašā vielas izgatavošanas tehnoloģija nodrošina to, ka produkts nav jāuzglabā leduskapī.
Ir ērti ielikt to somiņā un paņemt līdzi ikdienas gaitās. Ir svarīgi arī tas, ka droši drīkst lietot grūtnieces, sievietes menopauzes vecumā. Un, ko noteikti gribās pieminēt, ka šis ērtais kapsulas uzņemšanas veids, ka mēs vienkārši norijam šo kapsuliņu, ir piemērots arī mazām meitenēm no 12 gadu vecuma. Man kā universitātes pasniedzējai, protams, interesē pētījumu bāze šim produktam. Jā, un šeit ir ko teikt, un tas, ko noteikti gribās pieminēt, ka šis produkts ir radīts ASV uzņēmumā, kas ir vadošais uzņēmums klīnisko pētījumu jomā. Un, kā jau es minēju, ir daudz un dažādi pētījumi, konkrēti 4 šai kombinācijai, bet tas, ko es vēl neminēju, ka ir pētījumi, ka šīs abas baktērijas sugas ļoti veiksmīgi un efektīvi darbojas pie urīnceļa infekcijām un pie samazina atkārtot urīnceļa infekciju risku. Jā, es pieņemu, ka ne tikai atkārtot urīnceļa infekciju risku, bet arī atkārtot vaginālu infekciju risku. Jā, precīzi. Nav noslēpams, ka ir sievietes mums pacients, kam šī maksta sēne ir vēl, un tad, diemžēl, nav ne vakcīnas, ne tādas medikaments izgudrots, kas varētu pilnībā apturēt, bet šis ir tas veids, kā mēs varam vismaz attālināt šīs saslimšanas recidīva epizodes. Un es gribētu arī teikt, ka bieži vien pacientiem ir jautājumi, kā tad tas var būt, ka vaginālās baktērijas, kam ir jānonāk, kam ir jābūt tur, kā tad tas ir, ka mēs viņas norijam. Lūk, tā atbilde, kā tu minēji, ir šī īpašā kapsula, kas pasargā šīs baktērijas no izšķīšanas ātrāk, no izšķīšanas kuņģa solas ietekmē, no zarnu trakta sākuma daļas. Un tās atbrīvojas tikai zarnu trakta apakšējā daļā, un tad pašas veiksmīgi aizmigrē, jo, migrācija pastāv visām sugām. Mēs migrējam tur, kur mums ir ērtāk un kur mums ir piemērotāk dzīves apstākļi. Un arī laktobaktērijas ir gan gudras, lai aizmigrētu tur, kur tām ir nepieciešams būt, proti uz maksts vidi. Lielbiotika Intim tavai intīmajai veselībai. Tā kvalitāti un efektivitāti apliecina Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Viena kapsula satur 12 miljārdus 2 sugu baktēriju kultūras. Pētījumos apstiprināta to iedarbība uz maksts veselību un vispārēju sievietes labsajūtu, kā arī bakteriālās vaginozes un piena sēnītes terapijā. Tikai viena kapsula dienā iekšķīgai lietošanai norijot. Nepārmaksā, Lielbiotika Intim ir cenā visizdevīgākais. Viss ir iespējams, tikai neiespējamajam vajag nedaudz vairāk laika. Un par to arī mūsu nākamajā sižetā. Ja mēs runājam par mikrovaskulāru stenokardiju, tad kopumā būtu jāpaiet viens solīts atpakaļ. Tā būtu patoloģija, ko mēs saucam anglicismā INOCA. Un tas atšifrējas kā išēmija bez obstruktīvas koronārās sirds slimības. Tas nozīmē, ka pacientam kādā no funkcionālajiem izmeklējumiem tiek konstatēta apasiņošanas traucējumi. Un kāds ir šis biežākais scenārijs, ka mums ir šis funkcionālais defekts, bet sirds asinsvados mēs neko neatrodam. Kas tad īsti ir mikrovaskulārā stenokardija? Kad mēs sīkāk runājam par mikrovaskulāro stenokardiju, tad tā ir sirds mazo asinsvadu problēma. Tie ir mazie asinsvadi, kurus nav iespējams redzēt ikdienas pieejamajā koronārajā angiogrāfijā. Tad, kur mēs redzam tikai 3 lielās artērijas ar sānu zariem, bet mikrocirkulācija nē. Mikrocirkulācija ir asinsvadi, kas ir mazāki par 500 mikrometriem diametrā, un līdz ar to viņi aizņem ļoti, ļoti lielu daļu no sirds, un līdz ar to viņi nevar tikt atstāti bez ievērības. Kādi ir mikrovaskulārās stenokardijas simptomi? Tās ir sāpes krūtīs, tas ir elpas trūkums, un bieži vien šos sūdzības pacienti raksturo kā grūtības ievilkt elpu, dziļi ievilkt gaisu. Viņi saka, doktor, man trūkst gaisa. Ir neizskaidrojams kaut kādas tahikardijas, nespēks. Un jāakcentē arī tas, ka šī patoloģija daudz biežāk, tas ir arī pierādīts pasaulē, skar tieši sievietes. Biežākais vecums, kad sievietes tiek diagnosticētas ar šo patoloģiju, ir 50 līdz 60 gadu robežās. Kā man rīkoties, ja ikdienā saskaros ar līdzīgiem simptomiem? Pirmā ir vizīte pie ģimenes ārsta, kad tiek izrunātas šīs sūdzības un izrunāti arī riska faktori. Jo riska faktori, mēs nedrīkstam aizmirst arī tradicionālos riska faktorus, kā arteriāla hipertenzija,
dislipidēmija, mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana un ļoti svarīgi arī pieminēt cukurdiabētu. Šo visu kamolu vajadzētu likt kopā tieši ģimenes ārsta kabinetā, primārajā aprūpē, un tad tālāk jau tiek izsacināts, kādi no izmeklējumiem būtu nepieciešami pacientam tālāk. Viens no šiem izmeklējumiem varētu būt velorgometrija, kas ir šis slodzes tests ar riteni, kur mēs redzam išēmiskas izmaiņas. Nākamais tests varētu būt miokarda perfūzijas scintigrāfija, kas būtu tas jau labāks rezultāts, jo mēs varam redzēt precīzāk, ka mums ir apasiņošanas traucējumi, un tas ir tieši funkcionālas izmaiņas. Un, attiecīgi, pēc tā, ja tur mēs konstatējam izmaiņas, tad, protams, primāri jau pacients tiek nosūtīts uz šo invazīvo koronāro angiogrāfiju. Kad iepriekš minētie izmeklējumi ir veikti, un mēs skaidri redzam to, ka kādā no funkcionālajiem testiem ir skaidri redzams, ka ir kāda apasiņošanas problēma, bet šajos lielajos asinsvados problēmu neredz, tad jau tālāk pacients būtu jānosūta uz konsultāciju pie kardiologa, kas būtu Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā Latvijas kardioloģijas centrā. Un tad tālāk mēs arī izvērtējam, vai pacientam būtu jāveic šie papildus invazīvi noteikti mērījumi, lai apstiprinātu mikrovaskulāru stenokardiju. Kāda ir mikrovaskulārās stenokardijas ārstēšana? Ārstēšanas virzieni principā varētu dalīties divās daļās. Pirmā, tā ir šī dzīvesveida modifikācija, kas būtu absolūti jebkurai slimībai piemērota. Tātad tas ir pareizs dzīvesveids, un to mēs saprotam ar fiziskām aktivitātēm, ar pareizu ēšanu, protams, pēc vidusjūras diētas principiem un arī ar pārējo riska faktoru novēršanu. Un otra daļa ir tieši šī mērķētā terapija, kas ir tieši strādājoši uz mikrovaskulāru disfunkciju. Ko ļoti vajadzētu akcentēt, ir tieši šī metabolā terapija, kas strādā tieši uz miokarda šūnu, jeb uz miocītu, uzlabojot skābekļa piegādi tam tieši slodzes laikā. Un šī terapija ir arī rekomendēta vadlīnijās, hroniskas koronāras sindroma vadlīnijās Eiropas kardiologu biedrībā. Jāteic, ka ļoti svarīga ārstēšanas procesā ir arī ārsta un pacienta sadarbība, pacienta līdzestība. Pasaulē ir arī dibināta pacientu biedrība Inoka International, kas sevī apvieno zinātniekus, pētniekus, ārstus no visas pasaules. Un šajā gadā arī bija liela konference Londonā, kurā es arī pati tiku uzaicināta no Latvijas, lai dalītos pieredzē ar to, kāda ir šī pacientu diagnostika un ārstēšana tieši katrā no šīm valstīm. Liekot kopā šos datus, nākas secināt, ka šī patoloģija ir ļoti bieža, un arī tas, ka tā ir nelaikus diagnosticēta, jo runājot arī ar pacientiem, viņi paši arī stāsta, ka viņu ceļš līdz diagnozē ir bijis pat 10 gadus vai pat arī ilgāk. Bet šobrīd viņi dzīvo laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi, jo beidzot pirmām kārtām kāds viņus ir sadzirdējis. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tev kāds dzird, uzklaus un arī palīdz ārstēt. Un, ja mēs piemeklējam klāt atbilstošu terapiju, ko mēs varam izdarīt tikai veicot papildus mērījumus, lai zinātu, ko tad mēs īsti ārstējam, tas ir ceļš jau pareizajā virzienā. Un tagad reklāmas pauzīte. Tiekamies pēc mazbrītiņa. Un tagad dosimies viesos pie farmaceita Andrēja un noskaidrosim, kā mūsu ikdienas grēciņi, nevainīgie, kļūst diži vainīgi. Viena vīna glāze dienā. Tas ir labi vai slikti? Ir vispār pasauli pieņemtas Pasaules veselības organizācijas normas, ja, 1 vai 2 alkohola devas, tā ir vai nu vīna glāze, vai nu stipra alkohola, tur 25 grami, ja, un katru dienu var dzert, ja, bet nedēļā jābūt vismaz 2 brīvdienām no alkohola, ja, kad tās devas skaitas tādas nekaitīgas organismam, ja. Bet ir viens bet, kas saistās jau ar cilvēka individuālo panesamību, nepanesamību un, teiksim, attieksmi uz alkoholu. Ja? Vienam tas tiešām var būt nekaitīga nekāda deva, otram tā varētu būt diezgan tādas atkarības izraisoša deva. Un tagad es došos ciemos un aprunāšos ar savu kolēģi Andri, kurš ir arī aktieris. Kā viņam ar to dzīves baudīšanu? Pateikt to, ka es neiedzeru glāzi vīnu vai kaut ko stiprāku, būtu melīgi, es to daru. Jautājums ir,
Jā, es to daru. Jautājums, vai es to daru vienatnē, vai es to daru tāpēc, ka es esmu noguris, vai es nevaru aizmigt, vai tas ir atkal process, kur man patīk pabaudīt, atbraukt mājās, paņemt glāzi vīna vai kaut kādu kokteili, lēnām izdzert un saprast to, ka labi padarīt darba sajūta, vai tas ir tiešām nepieciešams. Tiešām cilvēks, kad ir uzvilkts, viņam ir prevalē organismā tā saucama stresa bioķīmija. Ja? Visi tie kortizola, stresa hormoni augšā, teiksim, ja? Teiksim, tādi aizsargājošie, bremzējošie hormoni, neiromediātori, viņi ir, teiksim, zemākas koncentrācijas, ja? Un tad rodas tā prasība, tā kā vajag nomierināties. Tu iedzer vienu to malciņu un tev it kā sāks tie, it kā nomierinies un tā tālāk. Jā, alkohols vienkārši darbojas, viņš sāk izslēgt pamazām to nervu sistēmu, tas nervu šūniņas, ja? Sāk bloķēties vienkārši neirobioķīmiskie procesi, ja? Un cilvēks sāk just to atslabinošo efektu. Viss ir forši, bet atslēdzas arī tie pārējie, kas ir nepieciešami, teiksim, tā organisma darbības regulācija un tā tālāk, un tā skaitā arī nervu sistēmas atjaunošanai. Ja cilvēks nelieto, pieņemsim, kaut kāds nervu sistēmas vitamīnus, ja, un lieto regulāri diezgan to alkoholu, viņš tā kā var pateikt, ka atkailina vādus, jo nervu sistēma viņa darbojas ļoti, ļoti operatīvi, ļoti pareizi, ļoti ātri, bet katrs vadiņš, tā kā nervu sistēma, viņš tā kā izolēts ir, ja? Un alkohols, viņš tā kā atkailina tos vadiņus. Un tad varētu būt citreiz situācija, ka viņi savā starpā savienojas tie vādiņi, ja? Un kaut kur izkrīt doma kaut ko aizmirstī. Sāku iet kaut ko gribu uztaisīt, atnāc uz to vietu, aizmirst, ko tu gribēji taisīt. Ja? Un tas ir saistīts ar to, ka tev jau sāk bišķiņ traucēt darboties smadzenes. Ja? Un līdz ar to tas pirmais signāls ir uz to nervu sistēmas atbalstošo, teiksim, terapiju vai rehabilitāciju. Ja? Un te tiešām jāsauc palīgā gan nervostrongs, gan B grupas vitamīni, gan tas pats magnīs, tie paši nomierinošie ekstrakti. Ja? Respektīvi, viss, kas ir tajā pašā nervostronga. Ja? Jo viņi dara ko? Viņi uzpilda, uzladē to nervu sistēmu, to baro to normālu funkcionēšanu, viņi palīdz atkal tos vādiņus tā kā izolēt. Kādi ir tavi īstie stresa noņēmēji? Ļoti labs jautājums, jo tādas universālās atbildes nav. Es varētu teikt, man patīk aizbraukt pie jūras. Savā dzimtajā Salacgrīvā. Man patīk aiziet uz kino, es labprāt palasītu grāmatu, es pat ar draugiem labprāt aizietu, izbraukt ar laivām, ko viņi visi vasarā dara. Tas viss man noņem stresu. Tad tādā ziņā es nogurstu kaut kur citur, es izslēdzu smadzenes, bet mēs te nonākam pie mazās pareizās atbildes. Mans lielākais stresa noņēmējs vai ienaidnieks, lai noņem stresu, ir laiks. Ja es varētu atrast laiku visām šīm nodarbībām, kurām, protams, es varētu atrast, bet man vajag strādāt, tad nebūtu problēma. Mūsu dzīvesveids mūs ieprogrammē uz visiem šitiem parādumiem, teiksim, ka no rīta mums vajag kafiju, no vakara mums vajag vīna glāzi, teiksim, ja, un mēs tajā apburtā lokā arī dzīvojam, ja, un tur, kur viena tasīt kafiju, tur vēl forši ienāk otra. Un cik bija garšīgi man trešo, te es jau sāku aizmigt, man vajag ceturto kafiju, tad man dubulto espreso lūdzu, ja? Un tad sanāk, ka 1-2 tasītas kafijas vieta, ja tev jau 5-6 ir organisma, ja? Pārdozējot kafiju, cilvēkam varētu rasties nervozitāte, sirdsklauves, var paaugstināties asinsspiediens, var būt pat panikas lēkmes. Tāpēc rekomendējamā dienas deva varētu būt 1-2 kafijas tasītes dienas pirmajā pusē. Ja, piemēram, jūs no rīta dzerat kafiju un papildus gribat ieņemt kādu savu uztura bagātinātāju vai pat medikamentu, tad jums ir jāatceras tas, ka kofeīns apmēram par 30% samazina jebkura uztura bagātinātāja vai medikamenta uzsūkšanos. Varu izstāstīt, kā darbojas tā bioķīmija. Ja? Ir gāze un ir bremzes principā. Ja? Kafija, viņa nodrošina to aktivāciju caur bremzēm. Ja? Kad mēs esam noguruši un mums prasās pēc kafijas,
Viņa ko izdarīs? Kafija noņems tās bremzes, jo mums ir tas nogurums, jo bremzes ir nospiestas. Bremzes nospiežas, kāpēc? Jo ātrums bija pa daudz, ja? Un vajag nobremzēties, ja? Un tad vajag ne to kafiju, bet vienkārši apsēsties, ievilkt telpu un varbūt pat uz 10-15 minūtēm, teiksim, tā, aizmigt. Bet mēs šitām sākam, ņemam kafiju, mēs tās bremzes noņemam nost un mēs gazējam tālāk, ja? Un tad vakarā, protams, mēs esam vairāk izspiesti, vairāk tā kā pēc izspiesta citrona izskatāmies, ja? Mums lielāks nogurums, mums jau nav spēka uz to pašu treniņu aiziet kaut kādu fizisko aktivitāti, pat iziet uz ielu. Jo, taču var iedzert vīnu treniņu vietā. Jā, mēs esam izsalkuši, un kad ir cilvēks izsalcis, viņam veidojas, tiešām aktīvi sāk darboties tā stresa bioķība, un tur parādās tas vēl viņas, gribās, es ieklausos savu organismu, viņš man saka, vīna glāze. Lūk, un līdz ar to te citreiz jāsaprot, kā darbojas tas organisms, un viņš tevi grib apmānīt, bet tev jāsaprot, ka ja ir 1-2 tasītes izdzert, tas viss pietiek. Un, lai mazāk būtu tās situācijas, ka kaut kā nelīdzsvarots un ar tām pašām nervozitātēm, tad vienkārši jāizdara nervostrānu kurs, jāuzladē savu nervu sistēmu, jāatbalsta viņu, jānostabilizē, jānolīdzsvaro to nervu sistēmas darbību. Nervostrāns ir vērtīgs ar to, ka viņam tiešām ir plašs tāds sastāvs, pārdomāts un, teiksim, tā iedarbība ir no vairākām pusēm, ja? Un vienā pusē tā kā nervu nomierinošā puse, tie ir augu ekstrakti ar tādu nomierinošu, klasisko nomierinošo iedarbību. Un no otras puses, teiksim, nervu sistēmas darbībai nepieciešami B grupas vitamīni. Viņi ir ārkārtīgi svarīgi. Ja viņi ir svarīgi labas devas, tādas, jaudīgas devas varētu nosaukt, ja? Un viņi nodrošina tādu, tā kā, izeivielu, lai vienkārši sistēma normāli funkcionē. Un līdz ar to tāds diva tipa farmakoloģiskā ietekme, viņa arī nodrošina tādu efektīvu nervu sistēmas atbalstu, kā cilvēks gan jūt to nomierinošo, gan tādu atbalstošu stiprinošo efektu. Un tas līdz ar to cilvēkam lietojot to kursu, viņam palīdz, teiksim, stabilizēt to nervu sistēmu, lai nebūtu kaut kādas šupoles, un tiešām katru dienu viņš, teiksim, cilvēks, kas lieto regulāri to nervostrongu, viņš justu tādu līdzsvaru, iekšēju mieru, stabilizāciju un pie kaut kāda mazākām problēma nesāk uzreiz nervozēt un stresot. Atstāsim vīnu un kafiju baudai, nervostrongu, bet ņemsim tālāk tad, kad jūtam, ka vajag mazliet vairāk miera. Un arī būs priecīgāki mūsu kolēģi, mūsu ģimene, un pats būsim daudz mierīgāks un atvērtāks pret apkārtējo pasauli. Pilnīgi pareizi, atbalstu. Klēpus, iesnas, saaugstēšanas, tā ir samērā bieža izplatīta problēma. Daudzi cilvēki ar to saskaras diezgan bieži. Šos simptomus nedrīkst atstāt nepamanītus. Bet nav obligāti jāskrien aptieka pēc smagas artilērijas, bet pietiek ar viegliem, bet efektīviem risinājumiem. Tāpēc es cilvēkiem rekomendēju Thermobronx, karsts augu dzēriens, kas izsilda organismu, lai tie simptomi neiet tālāk. Kāpēc izsildīšanas? Saaugstēšanās visbiežāk parādās cilvēkiem, kas ir noguruši, novaināti, viņiem samazinājusies imunitāte. Un tāpēc viņiem vajag izsildīt organismu, jo izsildīšanas process, viņš tā kā aktivē imunitāti, ieslēdz to, iedarbina atveseļošanas procesus. Otrs, ar ko ir labs Thermobronx, ar to, ka tas ir karsts augu dzēriens. Tas satur sevi augu ekstraktus, kas satur tādas vielas, ko es saku, ko var raksturot kā termovielas. Tas ir vielas, kas efektīvi pārnes siltumu no karsta dzēriena uz organismu. Thermobronx šo izsildošo funkciju veic ar to, ka tas satur augu ekstraktus no liepziediem, aveņu, upeņu lāpām, mežrozītes, ingvers un arī C vitamīns, kas nepieciešams imunitātei.